Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti Latvijas Rādio 2 ēterā raidījums tiem, kas dažkārt mēdz lasīt arī grāmatas. Tādēļ arī raidījuma nosaukums Lasām laiks. Šeit Dzintars Tieleks ar mani kopā Inese Štrāle. Raidījuma laikā ieskatīsimies pašmāju autoru pienesumā. Aivars Kļāvis, Adjamindes Āksts, Monika Zīle, vīrietis Vēsai Vasarai. Literāte apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Ilziņa, par ārzemju autoru jaunākajām grāmatām Jānis Mārtels, Pīta dzīve un Anna Arutunjana Mistērija Putins. Bet raidījuma noslēgumā grāmata bērniem par lielās dzīves iepazīšanu no praktiskās puses. Jurga Sakalauskaite, pelītes, spicītes, aizraujošie piedzīvojumi. Un raidījuma noslēgumā arī vēstuļu konkursa noslēgums. Lai klausītāji turpmāk nemulstu, tad raidījumā Lasām laiks Kristīnas Sadovskas vietā turpmāk piedalīsies Kristīna Ilziņa. Man prieks, ka gan Kristīna Sadovska, gan Kristīna Ilziņa patiesībā ir viens un tas pats speciālists grāmatu laukā. Jāapsveic tevi ar skaistu lēmumu dzīvē pozitīvas izmaiņas kādas veikt, un turpmāk tātad pieradīsim arī pie šī jaunā, labskanīgā uzvārda Ilziņa. Un kā Ilziņa tu varētu sākt šo stāstu, ieskatoties latviešu grāmatās un piedāvājot latviešu autoru grāmatas mūsu lasītājiem? Jā, sveiki visiem! Un pirmā grāmata un pirmais autors, par ko es šovakar gribētu stāstīt, ir Aivars Kļāvis. Ja nu kāds pēkšņi vēl nezina, kas ir Aivars Kļāvis, tad es varu īsumā pastāstīt, ka pirmais viņa stāstu krājums iznāca vēl padomju laikā un saucās Kafejnīcās Zaktas karotītes. Tam sekoja citas grāmatas un arī garstāsti. Un šobrīd Aivars Kļāvis ir sarakstījis tetraloģiju par Latvijas vēsturi. Viss cikls saucas Viņpus vārtiem, un par šo ciklu pagājušajā gadā rakstnieks saņēma Baltijas asamblejas balvu, ko laikam varētu nosaukt par augstāko novērtējumu, kāds ir iespējams latviešu rakstniekam. Bet šogad Latviešu literatūras gada balvas ceremonijā, ko īsumā dēvē Laligaba, arī Aivars Kļāvis par šo pašu romānu ciklu saņēma Laligabas speciālu balvu. Pērn iznāca tetraloģijas pēdējais romāns Ceļojošā cirka gūstekņi. Un tad sākās, jo ļoti daudz cilvēki izrādās, ja arī bija lasījuši romānu cikla pirmās grāmatas, tad tās jau bija vai nu aizmirsušās, vai pazudušas, vai varbūt tiešām pat nebija lasītas. Un tāpēc viss romānu cikls tagad tiek izdots atkārtoti, un tikko ir iznākusi cikla pirmā grāmata Adjamindes Āksts, bet vēl šogad tai sekos arī abas pārējās. Tā kā visi, kas grib izlasīt tetraloģiju no sākuma līdz pat beigām, var to izdarīt. Un paši šie romāni ir ļoti, ļoti koncentrēti, ļoti interesanti. Es pat teiktu, brīžiem tā kā mazliet sirreāli, jo laika posms, ko tie aptver, ir apmēram no 18. gadsimta līdz pat mūsu dienām. Un Aivars Kļāvis ir gan vērīgs rakstītājs, gan arī brīnišķīgs stāstnieks. Un vēl piebildīšu tiem, kas pašlaik domā, vai tā bija, vai tā nebija, ka savulaik, kad iznāca populārais žurnāls Avots, pirmais mūsu tāds lielais literārais žurnāls, ja neskaita Karogu, protams, bet Avots bija ļoti progresīvs, un to tiešām lasīja ne tikai tie, kas dziļi interesējās par literatūru, bet arī daudziem tā bija arī tāda unikāla iespēja pirmo reizi izlasīt par tiem rakstniekiem, par kuriem mēs varbūt pat dzirdējuši nebijām. Tad lūk, Aivars Kļāvis bija šī žurnāla galvenais redaktors. Bet tagad, Adjamindes Āksts, Ceļojošā cirka gūstekņi un romānu cikls Viņpus vārtiem. Monika Zīles vārds ir ļoti, ļoti labi pazīstams. Es apbrīnoju arī viņas spējas tik daudz atrast šos tādus interesantos sižetus, aizraujošos, un top grāmatu pēc grāmatas.
Šī grāmata jau nāk ārā atkārtotā izdevumā. Tas nozīmē lielu interesi par to. Jā, tā jau ir ar visiem Monikas Zīles romāniem, ka tos lasa, pārlasa un labprāt arī nesā līdzi. Un te nu ir šis te izdevums mīkstajos vāciņos Vīrietis vēsai vasarai. Un kā jau visi, man tiešām jāsaka, ka visi Monikas Zīles romāni, tie ir vienlaikus viegli un viegli lasāmi, bet tai pašā laikā arī tādi diezgan dziļas pārdomas raisoši, un arī šī romāna darbība notiek tepat Latvijā mūsu dienās, un arī varoņi ir tādi, ka ir viegli iztēloties gan viņu rīcību, gan tās paredzamās vai neparedzamās sekas. Šis romāns Vīrietis vēsai vasarai, un šeit ir stāstīts par tādu pirmās mīlestības atgriešanos brieduma gados. Tad, kad nāk tā izslavētā pusmūža krīze, kas notiek, kad cilvēks, kurš dzīvo ļoti labi, kuram ir ļoti jauka ģimene, kas notiek, kad viņš sastopas savu pirmo mīlestību, ar kuru ir izšķīries liktenīgas nejaušības vai jaunības muļķības pēc. Ak, brāļi, brālīši un mīļā mās, tek viss ar cālīšiem un vanags lidinās. Tek viss ar cālīšiem un vanags lidinās. Ciņa balta pa upi iras, kas nemīl nav mājās, tiem jāizšķiras. Kas nemīl nav mājās, tiem jāizšķiras. Zinu, ko vēlos, ko grib mana sirds. Es aizeju karā, man apnicis mirt. Es aizeju karā, man apnicis mirt. Lasām laiks. Bet tagad mums priekšā ir grāmata ar nosaukumu Mistērija Putins. Protams, ka uz vāka ir visiem zināmais, vizuāli pazīstamais Krievijas prezidenta tēls. Bet te uzreiz arī jautājums, vai autorei Annai Artunjanai attieksme pret Putinu ir tāda apbrīnas pilna par viņa spējām, vai tā ir ar kritisku aci pret viņu pašu, vai vēsta pret Krieviju ar kritisku aci, kā tu saskatīji šo attieksmi? Ar Artunjanu vispār ir ļoti interesanti. Viņas grāmatas nosaukums ir Mistērija Putins. Un es sacīšu, ka ļoti iespējams, ka vēl joprojām nav neviena, kas pilnībā varētu izprast to, kas ir Putins un ko viņš dara Krievijas politikā un kādi ir viņa mērķi, vēlmes un līdzekļi, kādus viņš lieto. Un kāpēc tas ir aktuāli Latvijai? Es domāju, ka tā Krievija ir un paliek mums kaimiņos, tur neko darīt nevar. Anna Artunjana pati ir
krievu cilmes žurnālisti, bet viņa ir mācījusies Amerikas Savienotajās valstīs, un lai gan pa brīdim dzīvo Maskavā, viņas rakstus publicē gan ASV laikraksti, gan arī Krievijā angliski iznākošie laikraksti, un viņu varētu nosaukt par tādu brīvo žurnālisti, jo nevienā no Krievijas izdevumiem viņa tā kā nav cieši piesaistīta. Un šī viņas grāmata ir tāds diezgan visaptverošs pētījums par visu to Putina valdīšanas laiku, gan pašu sākumu, gan to brīdi, kad Krievijas prezidents bija Dmitrijs Medvedjevs, gan atkal mūsdienām bet šo brīdi, kad Putins ir atpakaļ tajā amatā, kurā viņš ir laikam vēlējies nokļūt. Bet tu man neatbildēji uz to jautājumu par attieksmi, tad es tev jautāšu varbūt citādi. Vai šī grāmata būtu vēlama Krievijā un krievu valodā? Krievu valodā laikam šī grāmata ir iznākusi, bet Krievijā tā nav īpaši vēlama. Tāpat kā Krievijā arī pret pašu Annu Arutunjanu izturās diezgan tā. Kā jau teicu, tas ir pētījums. Un ļoti daudzās vietās, ļoti daudzās lapusēs, es pieņemu, tas ir ne tikai neglaimojošs cienījamajam prezidentam, kurš gan glābi dzērves, gan glābi tīģerus, gan glābi cilvēkus, gan iesēdina meitenes, kuras muļķīgi pajoko. Par glaimojošu to pilnīgi noteikti nevar nosaukt, un es teiktu mazliet savādāk, ka šī grāmata ir tik pietiekami dziļa, lai būtu, ja ne bīstama, tad vismaz kaitinoša. Man to lasīt bija interesanti, un domāju, ka pat tiem cilvēkiem, kas nav ļoti dziļi iesaistīti kaut kādās politiskās niansēs un kuriem varbūt nav tāda dziļa politisku zināšana, tomēr šeit runa lielākoties ir par tām lietām, kas vairāk vai mazāk ir izskanējušas visā pasaulē. Gan Pussy Riot lieta, gan oligarhu lietas, gan tur ir tiešām diezgan daudz, gan arī par Krievijas pareizticīgo baznīcu un tās saistību. Un Arutunjana ir ļoti interesanti pievērsusies tam arī tādā vēsturiskā griezumā, kā tas ir bijis Krievijā, kad tur valdīja cari, vairāki cari. Kādas ir bijušas šīs te caru attiecības ar savu tautu un valsti, un cik un kādā mērā šīs te cariskās attiecības ar savu tautu un valsti cenšas atjaunot vai iedzīvināt Vladimirs Putins. Jā, varbūt pateiksim priekšā, ka bez vārda Putins uz šiem melniem vākiem ir redzams tiešām pats Putins ar revolveri rokā un skaņu slāpējušām austiņām, kas ir spilgti dzeltenā krāsā, gluži tāpat kā burti uz vāka. Zvaigzne ABC iesaka. Medainās krāsās ir nākamās grāmatas vāks, ar kuru uz mums raugās tīģera nopietnais skatiens. Grāmata Pi dzīve. Daudziem noteikti ir pazīstama arī kinofilma, visai jaunā. Tas arī rakstīts uz grāmatu vāka, atgādinot par tātad kopēju izcelsmi arī šai filmai un grāmatai. Es skatījos šo filmu un no tās gaidīju vairāk tādu drīzāk bērnišķīgu ģimenes tādu filmu, to attieksmi, bet tas, ko es sagaidīju, tas bija kaut kas tāds mazliet neparasts darbība, kas sākas Indijā ar tādu garu paskaidrojošu sākumu, kas ir kas un kā viss notiek, un
pamatdarbību, kas tālāk norisinās nebūtu ne Indijā, bet vienkārši okeānā. Un pēkšņi man liek pārdzīvot, ja, un izjust mazliet gan tās briesmas, gan to situāciju, esot kopā vienā laivā ar tīģeri. Cik lielā mērā, kā tev šķiet, vai tu vispār esi redzējis filmu? Jā. Nu, tad cik lielā mērā tu varētu teikt, vilkt paralēlis starp grāmatu un kinofilmu, vai tas ir viens un tas pats, vai tomēr atšķirīgs? Ļoti bieži ir tā, ka filmas pēc kādas grāmatas nokaitina vai sāpina, vai vienkārši, kā tas režisors ir to visu sacūkojis. Nē, Angs Lī, manuprāt, ir veicis brīnišķīgu darbu, jo viņš to visu ir ļoti, ļoti krāšņi vizualizējis. Tiešām krāšņi filmu. Jā, un arī tos, ja cilvēks mazā laiviņā mētājas pa okeānu 270, cik tur dienas es pēkšņi aizmirstu, bet, var sakot, gandrīz gadu mētājas mazā laiviņā, tad, protams, arī viņa tas viņa redzējums arī brīžiem kļūst tāds viņš kļūst pieaudzis braucienu laikā patiesībā kopā ar tīģeri. Jā, tāds sakāpināts ir arī tas redzējums, un tieši tāpēc tas, ka tā filma ir tik krāšņa un lieliska. Otrā plāna aktieris arī ļoti labs, proti tīģeris, ja? Vienkārši es abrīnoju, kā vispār kaut ko tādu var dabūt gatavu. Ja? Tīģeris patiesībā bija Lelle. Es lasīju jauno ilustrēto junioriem, tā kā man ir juniors mājās, un tur bija brīnišķīgi parādīts, kā tapa šis te tas tomēr nebija Ričards Parkers. Risks visai grupai. Jā, Ričards Parkers bija Lelle un datorgrafika. Toties izskatās gluži kā dzīves. Bet par to, kas tieši ir šajā grāmatā, ja ir redzēta filma, tad apmēram jau ir skaidrs. Grāmata ir līdzīga, jā, bet, te ir atkal tā iespēja to visu uztvert kaut kā tā dziļāk. Te Indija un saikne un tas, kā šis mazais puisēns Pī, viņam ir aizrautība ar 3 reliģijām. Hindu, musulmaņu un kristiešu. Un viņš tā kā draudzējas ar visām šīm, jau var teikt, tā kā te ir iesaistīts arī hindu dievības, tad ar ļoti daudzskaitlīgo dievu panteonu. Un kā viņš sadzīvo arī ar šo tīģeri. Jā, man liekas, ka grāmatu izlasīt atkal tas ir savādāk nekā skatīties filmu. Un tad tā ir arī tā iespēja, ka kaut kādos tādos emocionāli kāpinājumu brīžos to grāmatu var pievērt un padomāt vai pašķirt atpakaļ un paskatīties, kā tad tur tiešām bija. Tās ir tās lietas, ko piedāvā grāmata un arī tas, kā šis romāns ir sarakstīts, jo Jans Martels par šo romānu jau 2002. Gadā saņēma Bukera balvu, kas tomēr ir viens no tādiem lieliem pasaules literāriem apbalvojumiem.
klusēts viņš vēro. Un Dievs, viņš visu zina, to, ko tavs prāts vairs neatmin. Dievs, viņš tev tic, kaut katru dienu tu esi cits, viņš sargā. Dievs, viņš ielaiž iekšā, un varens nostājas tavā priekšā. Dievs, viņš tev tic, kaut katru dienu tu esi cits. Dievs. Lasām laiks. Kopā ar literāti apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Hilziņu turpinām jaunāko grāmatu apskatu. Šoreiz visai neparasta lasāmviela un bilžu materiāls bērniem. Lietuviešu rakstniece Jurga Sakalauskaite ļoti labi zina, kas notiek pieaugušo dzīvē. Tik labi, ka viņai pietika drosmes pieaugušo dzīvi tādā miniatūras dzīves variantā pārnest bērnu sapratnē, bērniem pieejamā formā un bērniem pieejamos stāstiņos par daudz un dažādiem dzīvnieciņiem. Tu man ar lielu sajūsmu iepazīstināji ar šiem dzīvnieciņiem, ar viņa katra izglītību šī tēla, ar nodarbošanās. Es tev vienu ļauju pēc izvēles nolasu vienu šī dzīvnieciņa biogrāfiju, un tad stāstīsim par grāmatu. Es mazliet pieminēšu vēl, ka šīs grāmatas mākslinieks ir Andris Šļogeris, kurš ir pielicis roku arī pie piktajiem putniem Angry Birds izveidošanas. Bet, kā jau Dzintars teica, šajā grāmatā ir gaužām daudz varoņu. Pelītis Picīte, govs Tesmene, bankas darbiniece Kaņepīte, operators Druknais un ārsts Zālītis, kā arī datorspeciālists Labs Lauvas sirds. Nu, un tad par lapsu. Suga, zeltainais gudrinieks, dzīvo elektronizētā alā mājoklis 3, mācījies Meža vidusskolā, beidzis datoru un telefonu zinību universitāti, meklē jaunu, ietilpīgu, ātrdarbīgu un lētu cieto disku savam datoram, un ka vēlākais sapnis radīt jaunu datorsistēmu, kas darbotos ievērojami labāk nekā lodziņi. Bet kā tu teiktu par šo grāmatu? Kas tas ir īsti par darbu, ar kādu mērķi tas ir tapis? Pelītis Picītes aizraujošie piedzīvojumi. Tu vēl nepieminēji burunduku Blēdi Biezo, kurš, starp citu, grāmatā piezvana Pelītes vecmāmiņai, lai pastāstītu, ka Pelīte ir izraisījusi avāriju un vecmāmiņai ir mudīgi jāatnes policistam Biezajam. Gribu izkrāpt pēc sen zinām šī scenārija, kā Latvijā darbojās šie teiksim tā lietuviešu bandīti. Jā. Un te nu ir, ja agrāk bērniem uzdeva sacerējumus, par ko tu vēlies kļūt, un viņi rakstīja to, kā viņi iedomājās kādu profesiju, tad šeit ir ļoti tādā koncentrētā, vienkāršā un vienlaikus interesantā un ļoti labi saprotamā veidā aprakstīts dažādas profesijas. Kopā ar Pelītes Picīti var gan doties ceļojumā un tā tad uzzināt visu pa punktiem, kā tas viss notiek, kad cilvēks vai dzīvnieciņš dodas ceļojumā uz kādu tālu zemi, šai gadījumā uz Austrāliju. Kas notiek bankās, kas notiek reklāmas aģentūrās, kas notiek kino uzņemšanas laukumā vai studijā, kā var mazs zvēriņš dibināt savu uzņēmumu. Un pēc tam uzņēmumu tīklu veselu, atsakot veikalu tīklu. Jā, Pelītes Picīte kopā ar govi Tesmeni nodibina vispirms vienu mazu veikaliņu, kurā nodarbina arī citus dzīvnieciņus, bet tas viss notiek pēc tam, kad Pelītes Picīte ir zaudējusi darbu un tā tad pilnīgi izmisusi. Nu, bet tad viņi nenolaiž ķepiņas un astīti un ķeras pie kaut kā pavisam jauna. Un šķiet, Lietuvā nodibināt savu uzņēmumu ir diezgan viegli un vienkārši. Spriežot pēc Pelītes, ja? Spriežot pēc Pelītes piedzīvojumiem. Tātad ne jau tikai ielūkošanās dažādās profesijās un profesiju aizkulisēs, bet arī dažādas dzīves situācijas, it kā pieaugušo dzīves situācijas, kuras varbūt bērnam varētu parādīt, kā mēdz būt, kā rīkoties, tā sakot, pa kurām durvīm iet iekšā un pa kurām iziet.
Jā, šo varētu nosaukt par tādu īsu, kodolīgu, bagātīgi ilustrētu dzīves skolu. Pelītes Spicītes aizraujošie piedzīvojumi. Es teiktu, ka tas ir bērnam jau no kādu 5-6 gadu vecuma, kad rodas kaut kāda interese par profesijām. Bet gan Pelītes Spicīte, gan vispārējie šeit aprakstītie zvēriņi, viņi ir personības. Un tas ir pats interesantākais, jo bieži vien ir tā, ka bērnu grāmatās, kas ir par kaut kādām tādām nopietnākām tēmām, tā darbība ir tāda diezgan plakana. Nav raksturu, piemēram, nav arī raksturu, varbūt tās pagātnes nav. Šeit tās biogrāfijas viena ir. Te katram ir gan sava biogrāfija, un otrs ir tas, ka arī tie piedzīvojumi, kas tur notiek, ir tādi ļoti vienkārši, un tur nav nekas tāds samežģīts un pārspīlēts, bet tas viss ir tā jauki lasāmi. Un man liekas, ka interesanti ir arī vecākiem, jo te ir daudz dažādu vārdu spēļu un alūziju, ko tulkotāja Marika Taube brīnišķīgi arī latviskojusi. Te var pamanīt gan, piemēram, policistu Lauvu, kur mīļākais seriāls ir Bebru kari, gan to pašu Blēdi, kurš darbojas pēc visiem zināmām skēmām. Tā kā lasiet kopā ar saviem bērniem un dodiet lasīt saviem bērniem grāmatu, kas palīdzēs dziļāk izzināt dzīvi. No saules stādījām, kas visi nāk, mani modināt. Man gribas mazliet melu naktī nobadīt un gar krastu, kur dūs vēl nepamodies rīt. Paķert saulī, uzraug gaisā, es esmu maza, bet spēka daudz. Man
Jā, labdien! Sveicināti, Elīna. Halo. Elīna, sveicināti. Jā, sveicināti! Šeit zvana Dzintars Tilaks no Latvijas Rādio 2. Raidījums Lasām laiks. Mēs esam ēterā šobrīd. Jā, labdien! Jūs piedalījāties Lasām laika konkursā, atbildējāt uz jautājumu, bija tā? Jā, tā bija. Jūs atceraties, par ko bija jautājums vispār? Pirms nedēļas tas bija. Jā, jūs citējāt kādu fragmentu no grāmatas. Jā. Tad jūs aizsūtīja e-pastu atbildot manuprāt uz šo jautājumu. Par to, kas tas bija. Jā, tur bija par to, kas ir tas, kas veic vēsturisko ceļu no Āzijas uz tuvajiem austrumiem, vēlāk uz Dienvidu Eiropu un ko kontrolēja arābi, uz kā rēķina zēle un plauka Venēcija, bet holandieši ieguva rekordlielu peļņu. Un jūs atbildējāt, ka tās ir... Garšvielas. Pārējais garšvielas. Atzīšos, ka jautājums mēlos no Ivetas Galējas grāmatas ar šādu pat nosaukumu garšvielas. Jā, nu citi mums klausītāji atbildēs piedāvāja gan sāli, gan zīdu, gan šaujampulveri. Un tomēr pirmo pareizo atbildi atsūtījāt jūs. Tad jums arī pienākās 3 grāmatas balvā, kas tika apsolītas. Un tās es jau tagad pateikšu. Ir Filipas Gregorijas romāns Laumu bērns, Ilzas Lipskas un Zelmas Builes veselīgo recepšu grāmatas Kābās un sārmainās vides līdzsvarošanai pH receptes un jogas terapijas sērijā iznākusī grāmata, kuras nosaukums jau izsaka visu, kā atbrīvoties no bezmiega. Jā, tātad, tas viss ir nopelnīts. Mums atliek tikai ar jums vienoties, kā tās grāmatiņas aizceļos pie jums. Un es novēlu arī turpmāk klausīties Lasām laiku.